Labvakar! Un tad visām labvakar! Kā vienmēr paldies jums visām, kā esat kopā ar mums. Un šodien tiešraidē atkal arī kopā ar jums ir Rita un Sarmīte. Šodien mums ir ļoti tāda jauka tēma par timjānu. Un šodien runāsim, noteikti Sarmīte pastāstīs, kas tad vispār ir timjāns, kā viņi lieto un kur viņi lieto. Un pēc tam apskatīsim Sarmīte apskatīs divus jaukus produktus, ko kompānija piedāvā no timjāna, un arī es jums pastāstīšu par timjāna krēmu. Mans puses varbūt pāris vārdiņi tādi, kad arī tajā reklāmiņā bija rakstīts, ne, timjāns vai mārsils, ja, un šim augam ir ļoti daudz dažādu nosaukumu, ja paskatās, bet skatoties pēc kartes, ir teikt tā, ka pēc idejas Eiropas valstīs viņš ir saglabājis savu zinātnisko nosaukumu, tāpēc Eiropas valstīs viņš ir timjāns, ja. Latvijā viņš ir mārsils, Ukrainā čebrets un Krievijā, Spānijā tamila un Turcijā keriks. Tad, lūk, cik daudz dažādu nosaukumu, un Sarmīte stāsti, kāpēc viņš mums ir vajadzīgs. Es sākšu mazliet tālāk. Aizsūtīju dēlu uz veikalu, iegādāties timjānu, svaigu, smaržīgu, atvēru paciņu, un lūk, tāds tad arī izskatās buntītē timjāns. Ja mēs paņemam ārā tieši vienu zariņu, ja, paņemsim vienu zariņu, tad, lūk, tas ir tiešām tāds tik neliels arī šis augs ir, ar mazām lapiņām tādām, bet, ļoti, ļoti skaisti smaržu. Un tātad šis, kā jau Rita teica, šis augs timjāns, tas nav tikai viens augs. Šī dzimta, ja, ir ļoti, ļoti plaša. Un arī timjāni ir ļoti dažādi. Ir saucamais citronu timjāns, ir, kā Rita teica, mārsils. Arī mārsili ir, ja nemaldos, divu veidu. Latvijā mūsu mārsils noteikti visi zina, kad brauc gar priežu mežu cauri ar mašīnu, tad droši vien, kad ļoti labi var redzēt, ka pašā ceļa maliņā ir tādi mazi lilā pudurīši. Pavisam īsi, tādi, ja? Bet tādas kā mazas saliņas ar lilā ziediņiem. Un, lūk, tas ir mazais mārsils. Ļoti aromātisks, ļoti labi tējā garšo. Un pirmo reizi, kad es par šo augu uzzināju, tad es uzzināju par viņa tieši lietošanu interesanti. Tieši tāpēc, ka tas paaugstinot vīriešu potenci. Lūk, tāda bija man pirmā saskarsme ar zināšanām par mārsilu. Bet šodien tas, ko mēs lietojam mūsu kompānijas produkcijā, tas nav tieši mārsils, tas ir viņa radinieks, tas ir timjāns. Timjāns, ja nemaldos, vulgāris, latīniskais nosaukums. Un tātad, mazliet par šo augu, kā jau Rita teica, ka viņš nav tikai Latvijā, viņš ir vēl kaut kur pasaulē, un mazliet par viņa vēsturi. Tātad, ar ko saistās timjāns jau daudz tūkstošu gadus? Pirmkārt jau kā ar garšvielu. Un nosaukums timjānam ir cēlies no vārdiņa timos, tas nozīmē dūša un gars. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kopš seniem laikiem asociējies ar drosmi. Un senie grieķi, romieši un arī skoti viduslaikos tieši bruņinieki bijuši pārliecināti, ka tieši šī garšviela palielina viņu spēku un drosmi. Senie ēģiptieši savukārt šo te mazo niecīgo garšvieliņu izmantoja kā mūmiju balzamēšanai. Ne jau tikai to, bet arī kā sastāvdaļu. Senie grieķi savukārt pievienoja savām vannām pa zariņam, pa 2 zariņiem, un svētajos tempļos kūpināja sakaltētus timjāna zariņus. Tad vēl interesanti, ja grieķis kādam teica, ka tu smaržo kā timjāns, tad tas ir nozīmējis, ka šī persona ir eleganta un moderna.
Lūk, interesanti, jā. Savukārt, senie romieši izmantoja timjānu, lai ārstētu depresiju. Acīm redzot, arī tas ir saistīts ar smaržu, ar to, ka šī smarža iedarbojas. Vēl senāk senie druīdi, jeb priesteri ķeltu apdzīvotajās teritorijās dzels laikmetā Eiropā izmantoja timjānu, lai atvairītu visu negatīvo. Latviešiem tas ir pīlādis, ja, kas ir no pagānisma nācis un stāsta un tiek izmantots pie durvīm, lai atvairītu visus negatīvos. Lūk, senajiem druīdiem tas ir bijis tieši timjāns. Viduslaikos, varbūt arī agrāk, bet viduslaikos tas tā ir piefiksēts, ka lika šos zariņus, timjāna zariņus zem spilvena, tāpēc, lai cilvēkam uzlabotu miega kvalitāti un nerastos murgi. Savukārt 17. gadsimtā bija kāda recepte, kuras galvenā sastāvdaļa bija timjāns. Maisījums it kā ļāva saskatīt cilvēkiem fejas. Tad mazliet kaut kas pat it kā ar narkotikām saistīts, ar narkotiskas iedarbības līdzekļiem, ja? Nu, lūk, un vēl interesanti tas, ka acīm redzot, timjāna antibakteriālo īpašību dēļ šo augu izmantoja arī lika virsū uz brūcēm, tātad spēja klāt, lai iznīcinātu dažādas infekcijas. Šo te timjāna ēterisko eļļu, ko iegūst no timjāniem, to sauc par timolu. Un to 1725. gadā atklāja kāds vācu aptiekārs, un to izmanto vēl mūsdienās. Piemēram, mutes atsvaidzināšanai vai dažādos mutes kopšanas līdzekļos. Nu, lūk, tas ir mazliet par vēsturi. Ceru, ka jums bija interesanti, ka jūs to vēl nezinājāt. Tagad nākamais. Kad es, kā jau teicu, es aizsūtīju dēlu uz veikalu pēc timjāna, es viņam stāstīju, kas viņam ir jāpērk, viņš saka, kas tas ir? Nu, tad, kad viņš saprata, viņš saka, tas, ko es lieku pie steikiem. Viņš, ko liek pie steikiem. Tieši tā, tad mums ir ļoti zināms, ļoti populārs timjāns, gan svaigā veidā, gan kaltētā veidā, tādā mazliet pulverīšu veidā. Un ja jūs varbūt aiziesiet pastaigāt pa savu virtuvi, pa savu virtuves skapīti, tad noteikti, es domāju, ka dažas no jums arī atradīs timjāna, tātad šo te pulverīti, ko lieto pie ēdieniem. Kas tad ir pamatā tam, ka timjānu lieto tieši kā garšvielu? Protams, ka vispirms pamatā ir tā viņa smarža, aromāts, tas ir savā ziņā ars, tas ir nedaudz rūgtens, un tieši tāpēc to nedrīkst pārforsēt. To jālieto pavisam nelielās devās. Es godīgi sakot pati ar garšvielām esmu diezgan uz jūsu. Bet es esmu redzējusi, kā to dara mani dēli tieši ar garšvielām, un es esmu redzējusi, ka viņi, lūk, un arī, protams, ka gudrās televīzijas pārrādēs, ka viņi šos te zariņus vienkārši ņem un nobrucina lapiņas nost, ja, lūk. Tādā veidā. Es vēl kaut kur lasīju, ka tieši pašu to zaru, to stingro kātiņu, ka tos it kā neizmantojot. Bet es esmu redzējis arī, ka skoti vienkārši pieliek visu zaru klāts pie cepeša. Tā kā tur ir noteikti atkarībā no tā, cik mums stiprs tas ēdiens garšo. Ja ļoti pārforsē ēdienu, tad ēdiens iegūstot nepatīkamu pelējumu garšu. To es izlasīju. Vai tā ir? Nemāku teikt. Kur tad lieto kā garšvielu? Gaļas, īpaši putnu ēdieniem, zivju ēdieniem, jo īpaši ļoti, ļoti trekniem, taupvielām bagātiem ēdieniem. Kāpēc? Tāpēc, ka timjāns palīdz tos vieglāk sagremot. Kartupeļu ēdieniem, pupiņu un zirņu ēdieniem liek arī klāt. Zupās, pie sēniem, galertos un kūpinājumu gatavošanā. Tāpatās var izmantot cepot sieru, makaronu sacepumos, konservēšanā un pat liķieru gatavošanā. Nu, lūk tā. Tas ir par timjānu kā par garšvielu. Tālāk, nākošais, kā jūs redzējāt reklāmā, ka mums tur bija dažādi veidi,
vai pazīstam šo augu, vai zinām, kāpēc viņu izmanto un ko viņu izmanto. Tad viens variants mums jau bija kā garšviela, ja? Tad mēs mazliet pieskārāmies arī par to, ka lieto kā balzamēšanas līdzekli, ka lieto kā par veselību mēs vispār vēl neparunājām, ja? Un lūk, tātad tas, ko es šobrīd stāstīšu par veselību, tas principā attiecas uz visiem timjāna līdzekļiem. Jo šīs īpašības ir visos timjāns atrošajos līdzekļos. Nu, varbūt kādā vairāk, kādā mazāk, varbūt krēmos mazāk ir, vai tieši otrādi kādos eļās vai kādās tinktūrās ir vairāk. Tātad plus mīnus, ja? Un tātad timjāns ir lielisks antioksidants. Tātad satur kāliju, satur mangānu, satur kalciju un ļoti daudz dzelzi. Un tātad, līdz ar to, ka tas ir antioksidants, tas tiek galā ar apkārtējās vidas izraisītajiem šiem te vidas kaitīgajiem faktoriem, bojājumiem, un līdz ar to var palielināt vēža un sirds slimību, palielināt izturību pret vēža un sirds slimību risku. Un, protams, kad arī palēnina novecošanās procesus. Vēl, bez tā, ka tas ir antioksidants, timjāns ir arī ļoti labs pretiekaisuma līdzeklis, par ko es jau tikko stāstīju, ka viņu var lietot arī mutes skalošanai. Tieši tā. Tātad ne tikai skalošanai, ne tikai tā kā antiseptikai, bet arī palīdz novērst hroniskus iekaisuma procesus organismā. Un apvienojot šos abus divus, to, ka tas ir antioksidants un to, ka tas ir pretiekaisuma līdzeklis, līdz ar to timjāns ļoti labi strādā tieši uz sirds veselību. Nu, lūk tā. Kā jau teicu, antibakteriāls līdzeklis. Nu, šeit ir konkrēti pierādījumi, konkrēti pētījumi ar mums ļoti jau, es ceru, ka pazīstamām un zināmām baktērijām, kā piemēram zarnu nūjiņa, jeb viņu sauc arī par Escherichia coli. Tā ir atrodama siltasiņu dzīvnieku zarnu traktā, un līdz ar to, ka lieto kaut ko no timjāna, tad lūk, ļoti viegli tikt galā ar šīm te baktērijām. Pazīstam arī stafilokoksu, jā, arī uz to iedarbojas negatīvi, un arī ir tāda infekcijas slimība, ko sauc par šigelozi, ko ierosina baktērija šigella, un izpausmes slimībā ir caurie, drudzis, vēdera krampji. Tad arī šīs parādības, šīs te pazīmes ļoti viegli likvidē timjāns. Un ir laboratorijas pētījumos atklāts, ka timjāna eļļa spēj iznīcināt dažādas baktērijas. Tādas baktērijas, kuras ir rezistentas pret antibiotikām. Jo mēs zinām, ka lietot antibiotikas ar laiku organisms un baktērijas un vīrus atkal pierod pie šīm antibiotikām. Bet lūk, timjāns nav tāds. Timjāns nepierod. Pareizāk sakot, nevis pats timjāns nepierod, ja es jau domāju tālāk uz nākošo stāstamu. Bet, ja lieto timjānu, tad šādi līdzekļi ir tādi, pie kuriem, var sakot, nevar šī baktērija pierast. Un līdz ar to viņš spēj cīnīties ar tām baktērijām. Nu, lūk, tā vajadzētu teikt. Nu, un ļoti, ļoti populārs timjāna izmantošanas veids veselībā ir tieši elpceļu veselība. Tur mums ir sarakstījā klepus un bronhīti jau gadsimtiem, tātad jau kopš seniem laikiem. Tā, pret saaugstēšanos un pavasaros un rudeņos, un tas ir ļoti, ļoti labs sezonāls līdzeklis. Un kā jau teicu, ka satur ļoti augstu dzelzs saturu, tad, ko mēs zinām, kas notiek, ja dzelzs saturs ir pazemināts? Rodas anēmija, mazasinība, jeb kā saka, bālasinība, ja? Un izrādās, ka timjāns
nodrošina apmēram 5. daļu no diennakts ieteicamās devas. Un kas ir anēmija? Anēmija cilvēkam tātad izraisa nogurumu, padara uzņēmīgi pret dažādām slimībām. Nu, nākošais. Kaulu veselība. Ko tad timjāns dod kauliem? Tā kā viņš satur dzelzi un kālija vitamīnu un kalciju un mangānu, tad timjāns, protams, ka ir ļoti labs kaulu stiprināšanai un novērš kaulu slimības. Un, protams, āda. Kā jau mums reklāmā bija minēts, ka āda tā ir tā, kura ir mūsu, kā saka, vizītkarte, mūsu reklāma. Un lietojot timjāna līdzekļu dažādus, mēs varam arī savu ādu padarīt, it sevišķi tiem, kam ir akne, padarīt mazāk iedarbīgu no apkārtējās vides un arī ar pretiekaisumu īpašībām. Tas ir tāds ļoti, ļoti vispārīgs, bet, es domāju, aptverošs stāstījums par to, kā tad timjāns iedarbojas uz mūsu veselību. Nu, lūk tā. Tagad nākošais. Nu, jau ķersimies klāt konkrētiem līdzekļiem. Un pirmais līdzeklis, tā kā man ir sausa mute, tad es domāju, ka man jāuztais ir kāds dzēriens. Kas tas būs par dzērienu? Lūk, tas ir timjāna ūdens, tā saucamais, lūk, tādā nelielā pudelītē, 200 ml. Un tas, kas tad tas faktiski ir? Tas faktiski ir, līdās paņemšu arī špikerīti. Tā. Tātad sastāvā mums ir šķidrais timjāna ekstrakts. Un šis ekstrakts ļoti labi to var pa teikarotei, pa 2 teikarotēm atšķaidīt ar ūdeni. To es arī tūlīt izdarīšu. Es uz aci jau, tāpēc, ka man viņš jau ir gandrīz tukšs. Lūk, es ieliešu pavisam nedaudz. Tad es to pasmaržošu. Jā, un šī smarža. Un tagad visas meitenes, kuras ir bērnībā klepus zāles lietojušas. Vai atceraties tādu sīrupiņu kā pertusīna sīrups? Tad, kad es pirmo reizi pasmaržoju, es domāju, ko man viņš atgādina? Ko? Kas tas ir? Un tad es tā pēkšņi vienā brīdī tāds klikšķis. Jā, tā ir tieši tā smarža un arī garša. Arī garša es viņu atšķaidu. Pilnīgi nejauši pirmo reizi viņu atšķaidīju ar minerālu ūdeni. Un ziniet, interesanti, kā jau teicu, ka garša un smarža ir mazliet tāda asa, tad arī garša ir asa. Es viņu, protams, pamēģināju arī vienu pašu mazliet pagaršot, bet komplektā ar minerālu ūdeni šis timjāna ūdens, es uzskatu, ka viņš ir ļoti normāli iedzerams, viņš ir mazliet rūgtens, bet viņu var kolosāli rītos, vakaros, un ko tad tas dod? Precīzi bērnības garša. Tātad, par timjānu ūdeni. Ļoti, ļoti daudz dažādas, nevis izmantošanas, bet, teiksim, ļoti labas lietas, kas ir rakstītas par viņu. To var lietot gan iekšēji, kā es tikko, to var lietot arī inhalāciju veidā, to var lietot arī starp citu, arī, protams, atšķaidītā veidā, var lietot arī kā sejas tonizēšanai. Bet, ja iekšēji, pirmkārt jau gremošanas problēmām, ja, piemēram, apetīte ir švaka, tad var uzlabot apetīti. Pret vēderu uzpūšanos timjāna ūdens ļoti labi der. Atjauno zarnu mikrofloru. Pret iekaisumu slimībām, mutes skalošanai, kā jau teicu, palīdz arī ārstēt mutes dobumu infekcijas. Ja gadījumā ir kaut kādas augšējo elpu ceļu iekaisumi kādi, tad lieto inhalācijām ļoti labi. Kas ir inhalācijas, zinām, ja? Ieelpo.
tvaikus vai, piemēram, tvaikus. Ja gadījumā ir, piemēram, bojāta āda, piemēram, ir brūces inficētas, vai čūlas, vai izgulējumi, vai apdegumi, tad arī šis te timjāna ūdens lieliski noder. Lieliski. Un sejas kopšanai palīdz novērst ādas taukainību, likvidē pinnes un akni. Lūk tāds. Kam neiesaka? Tā, vai es visu izstāstīju? Nepateicu, ka tas ir labs atkrēpošanas līdzeklis, un, ja, piemēram, ir tāds kleps, kad grūti šīs te krēpas dabūt ārā, ja? Un imūnsistēmu. Efektīvs priekš saaugstēšanās, pret gripu, ja? Tā. Kam tad neiesaka? Kam tad ir kontraindikācijas? Grūtniecība, ja ir. Ja ir peptiskās čūlas, zarnu čūlas, kuņģu čūlas, 12 pirkstu zarnu, tieši arī sāsināšanās laikā. Bērniem līdz 3 gadu vecumam un cilvēkiem tādiem, kam ir tieši timjāna alerģija pret timjānu, ja? Un atkarībā no tā, cik jūs esat veci, atkarībā no tā ir arī šīs te dozes, kādās iesaka. Es esmu šobrīd, ilgu laiku šo te timjāna ūdeni, es uz viņu skatījos, es domāju, kas var būt par tādu mazu cenu labs? Un tad es paklausījos, kāds arī bija nopircis, kāds arī bija sācis lietot, un ziniet, un vienā reizē man bija tā, ka man pasūtījumam pavisam nedaudz pietrūka līdz bezmaksas piegādei. Es domāju, ielikšu to timjānu, lai tad tur viņš man stāv tai plauktā, jūs viņu tāpat nelietošu. Bet, ziniet, iesāku lietot, man ļoti iepatikās. Ļoti. Tieši laikam ar to, ka viņš nav salds vispār, ka viņš ir rūgtens, ja? Ka viņam ir šī specifiskā garša. Varbūt tieši tā ir bērnība. Kā saka, kāda nostalģija pēc bērnības. Bet, man patīk. Lūk, tas ir par timjāna ūdeni. Tas ir pirmais, vieglākais, vieglāk uzņemamais, jā, jo tu vari reizē arī ūdeni dzert, līdzeklis no timjāna. Un tad iesim tālāk pie sarežģītākām lietām. Nākošais, par ko es pavisam nedaudz tikai varbūt pastāstīšu, ja vispār stāstīšu, tas ir lūk šāds te. Tās ir želeja veida kapsulas. Un šis līdzeklis ir saflora eļļa, tā kā man pareizi rādīt jums, saflora eļļa kopā ar timjāna eļļu. Pateikšu tikai to, ka šis līdzeklis tad darbojas uz divām pusēm, apvienojoties, ja, komandā kā saflors un kā timjāns. Timjāns šajā sastāvā ir tikai 1/10 daļa. Tātad šeit galvenais ir saflora eļļa. Un tas, ko jūs dzirdējāt jau par izmantošanu veselībā, tas viss arī attiec uz šo te līdzekli. Tikai netik spēcīgi. Bet šodien tas galvenais stāstījums mans būs par timjāna kapsulām. Tātad timjāna kapsulas. Protams, kad ļoti grūti ir burtiņš, tas nozīmē, ka sarmīte, jo mums ģimenē mēs visi lietojam, un uz korķīšiem ir šie te burtiņi, kurš lieto, tad lai nesajūk, jā? Un mums ir daži līdzekļi, uz kuriem ir vairāki burtiņi virsū. Tātad timjāna kapsulas. Šeit iekšā ir 60 kapsulas, tas nozīmē rītā un vakarā pa vienai. Un ko tad mums dod šīs te kapsulas? Centīšos neatkārtoties no tā, ko es jau teicu. Centīšos, bet es nezinu, vai man sanāks. Tā, par antioksidantu es jums izstāstīju. Es jums nepateicu, ka par bērniem. Bērniem, kuri ļoti strauji aug, timjāna kapsulas atbalsta un stiprina kaulus, palīdz atbalstīt kaulu attīstību bērniem tieši augšanas laikā. Tā, vien maz mirklīt. Tā,
man vajadzēja konsultēt. Vakariņas viens gatavo. Nu, lūk tā, tad bērniem, kam kauliņi strauji aug, ja? Kapsulas palīdz aizsargāties no slimībām, attīra no organismu no toksīniem. Tālāk, imūnsistēmu stiprina, novērš gripu, saaugstēšanos, bronhītu, pneimoniju un astmu. Es neatceros, es par astmu jums stāstīju. Vienkārši palīdz atvērt elpceļus un padara vieglāku elpošanu. Grabošanas sistēmai, kā jau teicu, arī palīdz novērst aizcietējumus, palīdz kontrolēt svaru, pātrina vielu maiņu. Tas viss ir savā starpā saistīts, jā. Kā jau teicu arī par to, ka arī šīs kapsulas palīdz stomatītu un brūču ārstēšanai, kas var rasties mutē, zobu smaganu slimību ārstēšanai. Un tas ir arī viss. Protams, ka ne tikai viss, ko jūs šodien dzirdējāt, tas viss ir arī runājot par timjāna kapsulām. Lūk tā. Esmu diezgan ātri izskrējusi cauri tam, kas attiecās uz timjāna vēsturi, uz timjānu kā šo dažādo izmantošanas veidu, kā garšvielas, kā veselībai, un vienkārši arī kā vienkārši ar citu kā atsvaidzinošs dzēriens arī ļoti labi nodara. Bet ne par daudz, protams, ja? Atceramies, nedrīkst pārporsēt. Un viens no timjāna izmantošanas veidiem arī bija skaistuma kopšanā. Skaistuma kopšanā arī caur krēmiem, kā caur veselību, caur krēmiem, un tad, nu, tālāk es dodu vārdu Ritai. Rita pastāstīs par vēl vienu līdzekli, kas mūsu kompānijā ir un satur timjānu. Lūdzu, Rita, vārds tev. Jā, paldies tev. Es vienkārši, man tāda doma ienāca galvā, jo es tagad visu laiku skatos, kad veids pasūtījumu, nav mutes skalojamais, jā, nav noliktavā visu laiku. Un tagad man ienāca tieši doma, bet tad es varu pasūtīt timjānu ūdeni. Jo, mierīgi. Jā, un ar to jo viņš tiešām ir, es nezinu, tev ir mājās timjāna ūdens? Nu, nav, bet viņš ir antibakteriāls, viņš ir infekcijas, jā, un it sevišķi, teiksim, tā, kad man arī, man nebija tas ūdenis, man arī ir implanti ielikti bija, un es izskaloju visu savu skalojumu, un nepadomāju, ka tiešām es varētu lietot šo ūdeni skalošanai, jā, timjāna, tā kā nākošais noteikti ielikšu, ja nebūs vēl Nu, ziniet, es pateikšu godīgi, es pirmo reizi ieliku vienkārši, kā jau teicu, tāpēc, ka maz drusciņi pietrūka līdz piegādē bezmaksas, un nākošajā pasūtījumā es jau esmu saņēmusi, es ieliku 3. Un šobrīd es visu to lietoju, un šobrīd ir rudens, šobrīd ir nāk virsū visādas baktērijas, visādi vīrusi, vienkārši lietojiet, un tas tiešām nemaksā daudz. Lūdzu, Rita. Jā, nu, un vēl varbūt par to, kad par to lietošanu, jā, es pieņemsim, zinu arī vēl tādas 2 lietiņas, ka ļoti uzmanīgi jālieto cilvēkiem, kam ir, pēc idejas ir jākonsultējās ar ārstu, ja kam ir nieru un aknu problēmas, tad arī timjāna produktus ir ļoti uzmanīgi jālieto, un vēl tiem, kam ir problēmas ar vairogdziedzeri. Jo, ja tas būs par daudz, tad var izsaukt to gipofunkcijas, ja tad pazemināt vairogdziedzeru darbību. Tā kā, par vairogdziedzeri bija rakstīts tā, jā, ka viņš regulē. Bet jūs jau zināt tiešām, ka neko nedrīkst pārspīlēt par daudz. Un es skatos, es atvainojos, Rita, es skatos, ka man te ir vēl viena maza lapiņa, kurā man ir sarakstītas atsauksmes tieši par timjāna kapsulām. Nu, drīkstu es vēl to arī izstāstīšu, jā? Tu vēl vari padzerties kaut ko. Tātad te ir konkrēta atsauksme, ko es izdrukāju no konkrēta cilvēka. Sieviete saka tā, es ilgi meklēju līdzekli, kas bija piemērots manam bērnam ar alerģiju. Tādu līdzekli, kas palīdzētu stiprināt viņa imūnsistēmu un ievestu elpceļu alerģiju remisijā. Un es viņu atradu.
Tātad viņai bija ieteikts tieši timjāna kapsulas, un tālāk viņa raksta. Tāpēc šodien es dalos ar visefektīvāko imūnsistēmas stiprinātāju, ko esmu lietojusi visas savas pieaugušā dzīves laikā. Timjāna unikālo īpašību saraksts mani pārsteidz. Iepriekš es maz zināju par timjāna labvēlīgajām īpašībām. Nu, šeit viņas tālāk stāst arī, kad smarža ir patīkama un asociācijas rodas no bērnības arī viņai šo te petuzīnu. Vārds sakot, patika aromāts. Pēc pusotra mēneša šī sieviete viņas bērns atteicās no visiem viņiem nozīmētajiem hormonālajiem līdzekļiem, kuri bija jāieelpo gan caur degunu, gan caur muti. Ir iegājuši remisijā. Arī pati viņa sāka slimot retāk. Bērns jau devās uz skolu. Un vēl tāda interesanta lieta ir tāda. Šeit ir tiem, kas jau varbūt zina, kas ir lietojuši jau timjānu. Es pašu timjānu neesmu lietojusi regulāri, tāpēc man tas varbūt tā nav. Bet šeit sieviete saka, ja jūtu kaut ko nepatīkamu, niezi degunā vai sāk sāpēt galva, es uzreiz lietoju timjānu 2 reizes dienā, vienu kapsulu, pa vienai kapsulai. Un pēc 15 minūtēm man vienkārši no iekšpuses sāk palikt silti, spēcīgi silti, sāku svīst, šķaudīt, deguns, pūst, ja, klepot, es jūtu, ka uztur bagātinātājs iedarbojas. No manis nāk laukā visas nepatīkamās lietas, un tas ir pluss. Nu, lūk tā. Un neliela attīrīšanās izrādās, ka timjāns arī diurētiskā efekta veidā. Tā tad pastiprināti jādodas uz tualeti. Nu, lūk, tātad šāda bija tā atsauksmīta, jā. Es domāju, šeit tas svarīgākais bija tas, ka timjāns lūk šādi var iedarboties. Jā, ka pastiprināta tātad skriešana uz tualeti un arī, ka nāk laukā uzreiz šie te visi kreņķi, visas šīs te negācijas, kas jums ir. Tā, nu gan viss es atslēdzu tevi klausoties tiešām, man timjāna tabletīte stāv šeit uz plauktiņa, jau varbūt tās, pusgadu noteikti, kaut kad bija mums dāvanās. Un tagad, kad visu šo klausoties, es domāju, bet man taču tiešām viss ir jādzer, jo patstāvīgi paklepoju, balss aiziet ciet, jā, un tā kā jā, būs jātājas vaļā un jāsāk no rīta lietot. Bet tālāk man ir stāstījuši par mūsu krēmu, kas ir par timjāna krēmu. Man, diemžēl, nav ko jums parādīt, es esmu viņu izlietojusi, bet viņš ir šeit, lūk, jā, pie... Lūdzu. Aha, jā. Jo es esmu izlietojusi un vienu uzdāvināju dēlam rokām, lai smērē uz rokām. Viņam vai kilogramu krēms rokām. Jā, tā kodiņš 393 un klienta cena 22 eiro. Tā teikt, tad mīnus 20% pamat atlaidīta 17,60, ja? Tātad, lūk, tātad timjāna krēms. Protams, timjāna krēma sastāvā nav tikai pats timjāns, bet ir papildināts ar 2 vēl vielām. Tas ir ar kumelīšu ekstraktu un ar vitamīnu E. Tātad vienkārši šie 2 papildinājumi, kumelīšu ekstrakts, ļoti labi palielina timjāna iedarbību, ja, papildina viņa, pastiprina viņu iedarbību uz ādas. Timjāna krēms ir ideāls, pēc idejas ideāls jebkuram ādas tipam, bet it sevišķi tas ir ļoti noderīgs jūtīgai ādai un problemātiskai ādai. Kāpēc? Tāpēc, ka palīdz nomierināt iekaistušu ādu, noņem niezi, palīdz pret nātreni, palīdz pret dermatītu, ja? Tātad sakairinātai ādai būs tāds mierinājums, ka ja jūs uzliekat timjāna krēmu. Tieši pretēji atkal, ja jums ir sausa āda, ja, tad viņš mitrinās un baros šādu ādiņu. Taukainai ādai tad regulēs tauku dziedzeru darbību un tad āda arī uzlabosies. Palīdz dziedēt topiskās čūlas.
Tātad, ja tādas nedzīstošas čūlas, tad pēc idejas var izmantot uz ķermeni, ja ir tāda problēmiņa, lietot timjāna krēmu. Tad arī atjauno ādu pēc brūcēm, kad sadzīst, ja tad rētas atjauno, tad uzlabo šo ādas atjaunošanos funkciju. Timjāna krēms ir antibakteriāls krēms, ja kā jau Sarmīta teica, ar viņu mēs varam apstrādāt brūces. Ja jums ir sagriezums, ja jums ir kaut ko uzplēsāt, nav nekas cits par rokai, bet ir timjāna krēms, tad droši ar viņu varat apstrādāt, lai, tātad nodrošināt, lai neveidotos kaut kādu iekaisumu. Krēms, kam viņu lietot? Krēms ir ideāls jebkuram vecumam. Ir sevišķi pusauģu vecumā, kad veidojās šīs te problēmas uz sejas pusauģiem, tātad timjāna krēms ir viens no labākiem palīgiem, jo arī palīdz cīnīties ar aknes problēmām. Timjāna krēms būs labs arī jebkurā vecumā mums jaunām meitenēm un sievietēm jau gados, jo izpild ļoti daudz funkcijas un it sevišķi ļoti labi uzlabo elastīna, kolagēna, hialurona skābes producēšanu ādā, ja? Līdz ar to ādiņi tik ātri nenovecos, uzturēs jaunumu un arī būs noturēs šo te mitrumu ūdeni mūsu ādā. Pasargās no ūdens zuduma, ja? Vēl ļoti interesanti tas, ka timjāna krēmu, ja jūs gadījumā ejat saulītē un jums nav saules aizsarga krēms mājās, tad timjāna krēmu jūs varat uzlikt, ejot ārā saulē un izmantot kā saules aizsarga krēmu. Gan pirms saules, ejot ārā laukā saulē, gan arī pēc tam, kad jūs beidziet sauļoties, arī tad viņš palīdz šo te saules, lai apdegums ir gadījumā, ja tad droši, ka viņš ir jālieto, bet arī, teiksim, nomierināt pēc sauļošanās. Ja, tas ir tāds, man atklājums vispār šodien. Tā kā gadījumā, ja nav, tad ziniet, ka timjāna krēms viņu var likt, ejot ārā saulē, jo ir citi krēmi, kuri nav ieteicams likt ārā, ejot ārā saulē, pieņemsim krēmi, kuriem ir C sastāvā, C vitamīna sastāvā, ja, nav ieteicams likt, ejot ārā serumu ar C vitamīnu, ja, jo tāpēc timjāna krēms būs labs. Kā tad mēs viņu lietojam? Protams, jebkuru krēmu, ja jums ir tikai viņš viens, jūs varat lietot no rīta un vakarā, tad ja, bet ja jums ir 2 krēmi, tad izvēlieties, kurā laikā jums viņš ir patīkamāk uzlikt uz sejas. Viņam ir tāda ļoti tekstūra maiga un patīkama. Man viņš patika ļoti lietot pēc idejas no rīta vairāk, jo viņš neiesūcās ātri ādā, un ja jums, pieņemsim, tā rīta procesā ir tādas kaut kādas sejas masāžas, ja, ka jūs drusciņu to seju pamasējat, pastaipat, vai, pieņemsim, man ļoti patika ar vakuumu banku iziet pa seju, jo viņš tik ātri neiežuva, un viņš ir tāds, es teicu, viņš radīja tādu slidenumu, ka viņš slid, ja, tad var pamasēt seju, un tieši tas ir ļoti labi, arī vakarā var to darīt, ja, tad šādai procedūrai es no sirds viņu ieteiktu jums. Lūk, tātad tāds ir krēms ar timjānu, ja, jebkuram ādas tipam, un pats galvenais arī tas, ka viņa priekšrocība ir, ka viņam nav sastāvā ķimikālijas, nekādi pievienojumi, sastāvā ir tikai timjāns, ēteriskās eļļas, un tieši ēteriskā eļļa ir tā, kas piedod timjānam šo te antibakteriālo teiksim, nozīmi, ja, kas tā aizkavē. Un par kumelīti jūs zinat visi, tā, ja, ļoti laba, pretiekaisuma arī, tāpēc timjāna krēms, lai arī varbūt liekas, kā tas timjāna krēms, ja, kaut kā tā jocīgi, bet tiešām ļoti, ļoti labs. Tas man arī būtu viss par viņu. Kamēr tu Rita runāji, es, protams, pārsirakstīju savus sagatavotos materiālus, un, protams, kad es ne visu izstāstīju, jo tur bija arī ļoti daudz liekvārtības, bet tā vieta, ko es tiešām jums nepateicu, atcerieties, runāju par kauliem, ka bērniņiem augšanas laikā, jā,
ļoti labi palīdz kaulu stiprināšanai. Un es tiešām nepateicu vienu lietu, ka ļoti timjāna kapsulas ir ieteicamas, vispār timjāna produkcija ir ieteicama sievietēm menopauzes laikā. Tieši uz kaulu veselību. Ja? Lūk, tādu lietiņu es nepateicu. Tātad šodien kas mums bija? Šodien mums bija 3 galvenie un vēl viens līdzeklis, ko es nevaru paņemt vienkārši rokās. Ja? Tātad tas ir timjāna ūdens, var redzēt, ja? Timjāna ūdens, timjāna kapsulas un timjāna krēms. Un vēl ir šis te līdzeklis, šīs kapsulīnas, kuras ir saflora eļļa un timjāna krēms kopumā. Tā. Nu, un tagad man interesē, kas ir mājās no šiem līdzekļiem, vai stāv plauktiņā, kā dažiem no mums, vai arī ir jau lietots, un ja ir lietots, tad... Es noņēmu. Noņēmu? Jā. Plēvīt ir vēl apkārt, jā? Nu, lūk tā. Tātad šīs brīnumainais līdzeklis, varbūt kāds viņu lieto tikai kā garšvielu mājās. Varbūt kādam, starp citu, timjāna radinieki, tuvākie radinieki ļoti labi tiek arī lietoti dārzkopībā, pareizāk sakot, mājas apzaļumošanā. Nu, lūk tā. Bet tās ir noteikti kādas šķirnes, kuras ir vienkārši speciāli priekš daļdārziem veidots. Bet, nu, šis līdzeklis, rūgto smaržu, to smaržu jau izraisa tās ēteriskās eļļas, kas saspiežot vai karstā laikā vienkārši izsvaiko. Tātad, meitenes. Es neturēšu līdz rītam, redzat? Tā? Man tiešām ļoti, nāca pie sirds viss tas, jo man klepojās un balss zūd un jūtos es kaut kādu nogurus pēdējā laikā un es dzeru. Aplaudējam Ritas pirmā timjāna kapsula. Ļoti labi. Nākošā tikšanās reizē es varēšu pastāstīt rezultātu, ja? Jo būs pagājusi nedēļa. Nu jā. Nu, ko es varu pateikt par timjānu ūdeni? Es tad biju bišķiņ palaidusies 2 dienas, bet tad, kad es tikko iesāku, tad es tiešām, man pat prasījās īstenībā vēl vairāk viņš dzert, ne tikai rītā un vakarā, jā. Vienkārši, kad man slāpa, es piegāju, sataisīju, un es viņu padzēros. Pa nelielam daudzumam, tāda maza, starp citu, Turcijas tējas krūzītes šī ir, jā, tradicionālā. Visparastākā no Turcijas atvesta, no ir sanāksmes. Nu, vienkārši, ja mēs runājam par to, ka katrs rīts ir jāsāk ar Ramdana ūdens glāzi, ja, tad kāpēc šo ūdeni dzert vienkārši tīru ūdeni? Tāpēc vajag pievienot, vai nu tas ir timjāna ūdens, vai nu olīvu lapu ekstrakts, vai propolis, bet vienkārši vajag pievienot tam ūdenim kaut ko vēl noderīgi, kas dod labu mūsu organismam. Pievienoto vērtību. Pievienoto vērtību, jā. Tā, labi, meitenes. Es tūlīt izslēgšu ierakstu, tad varēsiet dalīties savās atsauksmēs. Paldies par jūsu šovakara tikšanās apmeklējumu. Paldies jums!